Čau, čau visiem! Sen neesam tikušies. Kādu laiku biju paņēmis pauzīti no YouTube un sociālajiem tīkliem. Teiksim tā, nelielu restartiņu uztaisīju savā dzīvē. Bet, šodien nebija plānots neko filmēt. Ir aprīļa sākums. Pirms 2 dienām bija plus 18 grādi. Šodien, kā redzams, ārā ir pamatīgs sniegs. Pilnīgs vājprāts. Nu ko, par cik man mašīnas pašam nav šobrīd, tad es izdomāju, ka jāaiziet te patās pēc ēs pilsētu, jāpastaigā un jāpafotografē šis tas Winter Wonderlands. Bet tās pārslas tik lielas, man liekas, šajā ziemā vispār nekāds tās sniegs nav bijis. Nu neko. Ja rudenī mēs silto laiku saucam pa atvasaru, tad šito varētu saukt pa atziemu. Jo ir aprīļa sākums. Tā kā vajadzētu būt bišķi siltākam. Bet, ir pilnīgi hardkorīgs laiks. Labi, pastaigāsim pa pilsētu, pafotografēšu. Tad jau manīs, kā mums te ies. Laižam! Tā, esmu atradis nelielu patvērumu no lielajām sniega pikām. Nedaudz pagaidīšu, lai nomierinās. Šodien no rīta biju izgājis 5 ārā un kaut kāds nedaudz sniedziņš sniga, bet zeme bija slapja. Un 6:30 es paskatījos pa logu, viss balts. Tagad ir 9:30 un uz zemes jau ir kaut kādi, es teiktu, 5-7 centimetri sniega. Tā kā diezgan agresīvi viņš sniega. Nezinu, cik es ilgi izturēšu, cimdi jau slapji ir. Ir bišķi nedaudz piemirsies, kā ziemā jāģērbjas. Esmu nedaudz sals, teiksim tā. Bet, pastaigāšu, kaut ko mēģināšu nofotografēt. Bet, šoreiz nebūs nekādas baigās kompozīcijas un kaut kas tāds. Es vienkārši, ko redzu, to knipsēju un kā ir, tā ir. Tādā nelielā caurgājienā caur pilsētu. Kaut kā tā. Laižam un počējam. Es domāju, aizstaigāsim līdz māja parkam. Patās reka viņš ir blakus restorānam Kest. Nē, rītīga ziemas pasaka. Rekā man kājas iegrimuši sniegā. Īstena ziemas pasaka. Evo, dāmīte, kas tev pa mici uzaugusi?
šitādā laikā cilvēki pat suņus ārā nelaiž. Laurents izdomājis ārā iziet pafotografēt. Kamera visa apsnigusi. Tā te man iet. Cerams, ka nebūšu veltīgi samircis un atsalis. Aizstaigāsim līdz Cēsu vecpilsētai. Starp citu, šodien visas bildes, ko jūs jau redzējāt, un varbūt vēl redzēsiet, es uzņēmu tikai ar vienu objektīvu 85 mm. Pirms kāda laika iegādājos, bet nav vēl sanācis baigi likt lietā un patestēt. Tāpēc izdomāju, kāpēc ne šoreiz? Re, kur varat redzēt, cik pat 3 stundām ir sasniedzis. Nu, es teiktu, kādi 11 centimetri. Nu ko, mana nelielā pastaiga būs galā. Esmu pilnīgi slapšs un nosalis. Jāsaka tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā fotopastaigā. Cerams tev silta tēja rokās un esi kaut kur zem plediņa, kamēr es te drebiņos un salstu. Bet nu, ir viena dzīves patiesība. Sēžot pie YouTube, pie labām bildēm netiksi. Tā tas ir. Tā kā tiekamies nākamajos video. Čau!